Latvijas arheokluba dārzā redzams kāds savdabīgs vides objekts. Tas ir neliels akmeņu krāvums laivas formā. Tas ir veidots kā samazināts Kurzemē sastopamo laivveida akmens krāvumu, jeb tā saucamo velnu laivu modelis. Šis aizvēsturisko pieminekļu veids ir attiecināms uz bronzas laikmetu beigām, ap 950. līdz 750. gadu pirms Kristus. Šādu pieminekļu veidu ir īpaši sastopami Gotlandē un Zviedrijas dienvidos. Latvijā ir zināmi 8 šādi akmens krāvumi Senkapi Talsas novados. Daži no tiem ir pētīti jau 19. gadsimtā, bet 1999. gadā Bīlava akmens laivveida krāvuma Senkapi tika vēlreiz pētīti arheologa Andreja Vaska vadībā. Izrakumos piedalījās arī kāds Latvijas arheokluba biedrs, toreiz vēstures students. Pēc izrakuma noslēguma akmens krāvums tika atjaunots tā sākotnējā izskatā un šodien ir populārs turisma objekts. Šie laivveida akmens krāvumi Ziemeļu Kurzemē ir uzskatāmi par liecību vissenākajiem kontaktiem starp Latvijas teritoriju un Skandināviju aizvēsturē. Šādu laivveida akmens krāvumu izveidošanu arī Latvijas arheokluba dārzā mērķis ir parādīt Latvijas aizvēsturisko pieminekļu daudzveidību.